Ar burkām? Jā. Varētu kādu rekomendēt. Tu palasīji? Jā, patiesībā man vajag patikt tā ideja. Vai ne? Jā. Jo es vairs to teicu, pagaid, drusciņ. Jā, kā viņu izgriezt priekš un griezt tev smalkās? Nē, es uzliku viņu šitā teka nomazgāt, un iedos šito grobu uz galvu. Vari to vadu likt atpakaļ vietā. Un... Blīn, sajaucos tagad pa visam. Šitas vats ir pa galam. Īstenībā ir jāpaņem no kurienes. Ir jau trīs? Viņam indīgi, kas viņš pagājušajā. Ir vēl otrs, kuras augas koksas arī ļoti lielos baros, bet tās cepurītes ir vēl plānākas. Šai vismaz būtu kāds centimetrs ar un tā ir, nu tā, 4-5 mililitri. Jā. Tad ir šitā arī nē? Nē. Meņķelī? Mēs nezinu tādas. Nu, no tām nērēdamajām. Nē, viņi vienkārši ļoti rūptīgas. Ieliksiet viņu pie citām, vienkārši nevarēs iest. Ja sevi piespiedīsiet, varbūt kāda var arī reptiks. Bet tik daudz, visāds ļoti daudz viņām. Nu, parasti jau paiet garām. Bet viņām arī interesants visāds īpašības. Piemēram, šī ir tāda sēntiņa, kurai pieniņš balts tek. Tādas, kurai ir asins sarkans. To sauc par asins sarkano, ka viņu noplēš, tad tāds sarkans tā kā asins pieniņš tā kāda palika. Nu, atkal no nēdamajām, mazajām. Šitāds uz čiekuriem šobrīd aug. Ir viena, kas aug pavasaros uz čiekuriem, un šitā ir viena cita. Man liekas, ļoti skaista tāda krāsa, tāda. Caurspīdīga, vai ne? Karamela tāda. Bet es nevajag. Un sauc par liesmeni. Starp šitām ir dažas, kas ļoti interesanti smaržo. Piemēram, tās violētās. Dažas smaržo pēc āža, tā saka. Āža, nē. Tas rutkas nebija, bet nu te mēģiniet to rutku saost kaut ko. Tāpēc man tās sēņas šeit ir ar visu to kātiņu apakšpusī. Tad, kad es eju normāli un parasti sēņot, tad, protams, es tā nedara, tad es arī nogriežu tā, lai tas grozs neizskatās tik nesmīgi. Bet, lai visu redzētu, nu, viņa tāda bišķi citronu krāsas. Bet, nu, tāpat jau nevajadzētu ēst. Meklējuši priekšputēlis bija, un šitais tieši tur tam rakumam pa virsmu mētājās. Tas apkārt apaļš, vai ir kaut kur pamatiņš kāja kāda? Viņš, kamēr aug, viņš ir saistīts. Viņam tas sēņotas pavadieni ir, bet neko tādu viņam īpaši. Tās nav suņu sēņas. Viņas varētu būt arī citas. Tās sarkanīs siltumīgās visbīņas. Tā ir makulica. Neskaitās. Piemēram, šī ir sīvā bērza. Viņa sākās ļoti sīva, to labāk novāri. Noliet undeni. Vai tas sīvums uzskiet? Tā kā atkāpjas, viņa šitāds ir balti. Tas kā karbonāts. Galvas jātiek uzņem.
negatīvas nozīmes tādēļ, ka viņi izmantoja sliktos nolūkos, bet īstenībā viņai ir ļoti laba zīme. Viņa ir sargātāja, enerģijas devēja. Un tad ir tāda 5 staru zvaigzne, ko mēs arī visi labi atceramies no padomu laikiem, kas īstenībā nav nekāda 5 staru zvaigzne, bet mazais lietuvēna krusts, kas ir cilvēka simbols. Zīmes nav tikai tāpēc, lai viņas būtu skaistuma, bet viņas ir praktiski domāts priekš tam, lai viņas izmantotas dzīvē. Jūs ziniet, ka tā pati, teiksim, kas ir latviešiem iņu-jaņu harmonijas zīme. Tā ir saulīte, kas ir vīrišķā enerģija, un tas ir mēnestiņš, tas ir sievišķā enerģija. Vīrietis tā tad ir saulīte atpār mēnestiņš iekšā, savukārt sieviete ir mēnestiņš atpār saulīte iekšā. Es arī vienu vadāju. Super garšīgi zupi. Nav. Daina, kādu pēc madlieniem? Tas ir čangalī. To определись, ka... Tās pavisam nevarēs, ja? Tās ar alkoholu nevar? Labi sanāca! Ilmar, tas tev labi sanāca! Jā, lai neklipo. Lai neklipo. Mamma. Tur ir, jā, arī paši interesanti, tur ir speciāli. Visos valsts. Vai tu uzmanies apsiņu?
Man vairs nav ko teikt. Nānu, pasaki tu kaut ko. Visi jau ļoti labi zina, ka es neesmu garš runātājs, kad es vairāk daru nekā runāju. Vismaz man tā pašām liekas un nelaupies man to ilūziju. Un tāpēc īstenībā katrs pats ļoti labi zina, kāpēc viņš ir šeit, jo es sen esmu pārliecinājies, ka nejaušība nav. Un, ja cilvēkam ir ko teikt, tad viņš vienkārši ņem un to saka. Mēs šodien esam šeit tāpēc, lai vienkārši parunātu ar upi. Pateiktu savas domas, pateiktu savu paldies, vai arī varbūt, ka nē, par vasaru, kādu mums katram ir bijusi. Jā, šī vasara, man liekas, ka bija ļoti pilna ar notikumiem un ar darbiem un nedarbiem. Un rudenis ir tas brīdis, kad vēl, tā kā īsti kartupeļos vēl mazliet par agru, bet ir tas brīdis, ka mēs varam vienkārši savākties kopā un pateikt paldies, jo raža vienalga tik un tā ir un būs lieliska. Un upe to visu dzird, aiznes tālāk un pastāst arī visiem citiem. Vienkārši paldies. Ir tāda dziesmiņa, ka dziesmas nekad nedziestiet, neizdziestiet, citādi būs, ja tēvi un mātes nestāstīs bērniem tās dziesmas un nedziedās priekšā, tad izdzisīs tāpat kā ugunskurs katra tauta. Un tā kā vēl visas tautas gluži nav izdzisušas, mēs jums tādu dziesmu padziedāsim tagad.
Labvakar. Labvakar. Atļaujiet noņemt cepuri. Tas jau pilnīgi skaidrs. Tāpēc, pirmkārt, tāpēc, ka mēs ļoti cienam šos cilvēkus, kas šeit dzīvo. Normons, Ilze, meitiņa, Ilzes tēvs un vēl citi daudz palīgi. Arī tos cilvēkus, kas dzīvo pāri ielai, ir pareizāk sakot ceļam. Par to, ka viņi mums ļauj tur atstāt savus spēkratus. Cienam Ilze un Normonu par es personīgi, ka viņi uzdrošinājās no prestīžas vietas Rīgā pārcelties šeit uz kādu nomali. Bet šeit ir tik ļoti neizsakām skaisti, ka es viņus saprotu. Tā. Soprānu solo dzied tenors Jānis. Taču ir skaista, vai ne? Jā, bet nobeigumā mēs dziedāsim visu mana nenormāli garā mūža vienu mīļākām latviešu tautas dziesmām, ko es esmu diriģējis jau tad, kā puišelis mazs un tā. Daudzreiz šī dziesma ir apstājusies koncertos un daudzreiz visādi ir gājusi. Un tad būs cauri. 3, 4! Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radiridi, ramtai, ridi, allalla. Ramtai, ramtai, radiridi, ramtai, ridi, allalla. Tas ir kopkori, kur dziedās visi. Loja, Krasa un Ogre. Pēteris Barisovs, Latvijā. Kur lejā zaļā
Mēs esam gandrīz izdziedājuši 8 zīmes. Katrai zīmē ir savs gluķis, katrai zīmē bija savs tautas dziesmas pantiņš. Mums ir palikusi vēl viena zīme. Un kā pēdējos atstāju, manuprāt, viena no gaišākajām zīmēm, un tā ir saule. Ai, saulīte, tu tik silta, dod mums savu siltumiņu. Ai, saulīte, tu tik laba, dod mums savu labumiņu. Ai, saulīte, tu tik balta, dod mums savu baltumiņu. Tā kā mēs šo koncertu dziedam upei, tad koncertu noslēgumā skanēs Jāzepa Vītola un Krišāņa Barona upe un cilvēka dzīve. Bet es gribēju teikt, ka šo dzejoli Krišāns Barons uzrakstīja un pēc tādām sarunām ar savu laikbiedru Krišānu Valdemāru, kurš viņam bija teicis, lai nepaliek par tādu mazu cilvēku, bet dara tautas labumam un palikšanai svarīgas lietas, tad viens no retajiem Krišāņa Barona dzejoļiem arī ir šis, kur katrs vārds varbūt sasaucas ar to, ka ir jātiecas saulē pretī un kalnu. Tātad upe un cilvēka dzīve diriģēja Jānis Zirnis.
reizes kāju. Tā kā 1, 2. Pie otras šajā. Jā, ir vieglāk, ka bombas parādīs ar kāju. Pirmā daļa ir jā. Skatāmies uz Ernestu. 1, 2, 3 un... Sasit plaukstas un tā kā dzirne viņās izveido rokas un iet uz priekšu. Tad ir atkal sasit plaukstas un iet otrā virzienā. Labie plecīs, tam sekos kreisie pleci. Un dibens. Labie plecī, kreisie pleci. Aizmugure. Un tad tagad ņemsim ārā, ja? Mēs sapratām visi.